Esam Brieškalnā. Ies piešeipot trubiņas. Tur mums ir inventāra doma. Var iepirkt biļetīti, saģērbties. Esam Brieškalnā un iesim bišķiņu sakopt parku un arī nedaudz pamēģināšu pastāstīt vīziju, kas tad ir, kas plānojās Brieškalnā nākotnē. Un, ja mīnus būs pietiekami un sniegu varēs saražot, kas jau būs uz Latvijas čempionātu un tā. Dāj, lecam iekšā būvdarbos Brieškalnā. Tur jau uz lielās trases sniegu pūš. Mēģis darbojās. Jā, baigi svarīgi uz laiku aiztaisīt caurumus ciet, tie, kas ir izveidojušies. Un tagad vienkārši piešēposim, bišķiņu uztaisīsim zemāk un būs labi. Pa parku ir jārūpējās visu laiku. Nevar tā, ka uztaisi viņu, tad tā ir. Jā, vai katru vakaru vajadzētu kādam sašreipot īsti, lai nāk šai dienai. Tā, ko es darīšu? Ēgros, Brieškalnā, slāpoju. Lecu pa džampiem slaidoju. Neatņemama sastāvdaļa ir parasti pirms braukāšanas ievaskota slēpes vai dēļus, un tad uz kalnu jānociklē, un tad ir ātrums, lai braukātu pa šitām foršajām trubiņām. Laižam augšā. Un laižam augšā. Brieškalns, trubiņas, mazais pacēlais. Brauc, kur gribi klāt un tik rulē augšā. Vienīgais te jāuzmanās no šitiem, kas pretī nāk, nevajag baigi liekties uz priekšu. Nu jā, šādi mums izskatās, diezgan nice. Nav augšiņas sakrāsots viss kalns. Laidīsim iekšā trubiņās. Jā, izbrauc viens brauciens pa Brieškalnu, skatīsimies, kas mums te ir. Tad mēs sākam ar trubiņu. Mums esam trubiņas braucienu, tad mums sākam nākošā mazā. Jā, tāda mums mazā, tad mums sākam lielais garais aparāts. Braucojam iekšā. Labais, beigās šitā tā. Tās mums ir. Atpakaļ pie pacēlā.
Mums ir fricīši. Fricīši. Karba, šnicelīte. Klasiņš. Šeit mēs redzam lielais kalns ir tīri labs slīpumiņš. Un jā, pūš. Un tad mums Ēdis tūlīt pastāstīs nedaudz sīkāk par to, kas tur viss tālāk būs. Tagad mēs esam šeit, lai uzbūvētu vienu no labākajiem Latvijas slopstēla trasēm. Nu, vismaz tādi ir uzlikt mērķi. Es nezinu, vai izdosies. Viss atkarīgs no sniega daudzuma. Sniegs jāražo. Patreiz ieguldījumi ir jau pamatīgi izdarīti, sākot arī ar zemes darbiem, kurus sagatavojam priekš ziemas, lai mazāk sniegu vajadzētu ražot. Tas ir lielais tramplīns. Tagad šogad mēģināsim iziet uz testiem, gribam izprovēt step-up lokāciju. Un ir paredzēts augšā tādā ideālajā variantā, ka tur sāktos slopstēla trase ar nelielu strīt elementu, nākt uz līkumu šeit. Šeit būtu tāds haizivs spura, latviskā versija, vai tāds sānu džampiņš un aiziet uz vienu kikeru, kas atkal pēc tam kalpo kā labs ieskrējiens uz lielo step-upu, un tad jau aiziet puškas slaidi ar pumpu, un atkal vēl viens strīt elements pašā lejā. Nu, pats saimniekam te ir liela plāna, un viņš jau gatavojās vasaras būvdarbiem un vēl šo kalnu paplašināt, kā arī nepieciešams ir, protams, papildus pacēlājs, bet tas viss ir sīkums, ja džams būs labs, ja izdosies uztaisīt labu tramplīnu, tad, man liekas, viss tālāk arī notiks pats no sevis. Jā, tagad jāgaida, kamēr sataisīs sapūtīs sniegu. Vajag vienkārši daudz sniedziņu, viss notiksies. Tas ir 14. februāris Latvijas jaunatnes ziemas olimpiādi. Gadskārtējā. Uz to ir jāsagatavo trasa. Jā, notiksies šeit? Jā. Jā, jaunatnes olimpiādi notiksies šeit. Tā kā braucam, testējam un gatavojamies. Mēs arī daudz gadus esmu bijis piedalījies olimpiādēs, brauc slalomā. Jā, un pēc tam jau atkal jāpārtājas parks, jāpiepūš vēl sniegs, lai Latvijas čempionāts 2. marts. Un notiks, bigger slopstēls, liels tusiņš, pamatīgs tāds. Nu jā, tāda diena mums te Briežu kalnā. Noteikti seko līdzi informācijai, ka būs lielais snowparks vaļā, temperatūra solās laba un nevar sagaidīt lielos džampus, tie būs labi. Tā kā jā, tiekās Briežkalnā, seko, abonē, raksta komentārus, laiko un vispārējo. Pasties saulīti, trūbiņas, viss notiek, džeki slaido, pilns kalns, nav.